Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums tika pieņemts 1997. gada pavasarī, kā valsts atbalsta instruments, lai Liepājā būtu uzņēmējiem labvēlīgi apstākļi, lai būtu noteiktas nodokļu atlaides, kas savukārt veicinātu pilsētas izaugsmi. Liepājas ostai un plašām rūpniecības un bijušajām militārajām teritorijām bija noteikts speciālās ekonomiskās zonas status uz 20 gadiem līdz 2017. gadam. Pozitīvie sasniegumi Liepājā, jaunu ražošanas uzņēmumu izveide un stabila ostas attīstība rosināja domāt par labvēlīgo nosacījumu pagarināšanu. Septembra sākumā valdība pieņēma ilgi gaidīto lēmumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa pagarināšanu. Liepājai, kā bijušai rūpniecības un militārai pilsētai, bija ļoti nozīmīgi pārstrukturēties no padomju laikiem uz brīvā tirgus laikiem, un speciālās ekonomiskās zonas likums veicināja to, lai varētu tās bijušās bankrotējušās rūpnīcas un teritorijas atkal pārvērst par tādām, kas dod kādu labumu pilsētai, liepājniekiem. Šie instrumenti, kā likumi speciāli darbojas, viņi ļauj mums iespēju pārveidot Liepāju daudz straujāk nekā bez šiem papildus stimuliem. Un, ja šobrīd notiek sarunas ar vairākiem potenciāliem Liepājas ostas attīstītājiem un jauniem ražotājiem, tad viņiem ir svarīgi dzirdēt, ka Liepājā būs kādi labāki nosacījumi nekā tas ir Klaipēdā vai kādā citā pilsētā vai valstī, un ka viņu investīcijas ir drošas, ka viņiem ir droša attīstības iespēja, un šobrīd jāpateicās ministra prezidentam ar valdības komandu, kuri šo likumu pagarina līdz 35. gadam, lai vēl Liepājā neatgūtās teritorijas karostas pusē un vēl neattīstītās ostas pusē, lai mēs varētu attīstīt kopā ar Latvijas vai ārvalstu uzņēmējiem. Pirmām kārtām tas ir starptautisks pozitīvs moments, jo es domāju, ka mēs strādājam ne tikai ar Latvijas uzņēmējiem, bet arī ar visiem Eiropas uzņēmējiem un jebkuru uzņēmēju, kur interesē Latviju. Un tas nozīmē, ka tā jau ir zināma likumdošanas stabilitāte līdz konkrētam gadam, kad jebkurš uzņēmējs jau var plānot naudas atdevi savam projektam, kur viņš realizē Latvijā, jebkurā Latvijas brīvostā un, protams, arī Liepājas speciālā ekonomiskā zonā. Atvieglojumi, kurus saņem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības, galvenokārt attiecas uz ieguldījumiem modernās tehnoloģijās un nekustamā īpašuma nodokļu atlaides līdz pat 80%. Saprotam, tas būtu apmēram tā, ja viņš iegulda zinām naudas summu, piemēram 10 000, tad maksimālais atvieglojumos, ko viņš var saņemt, tas ir 50%, 5 000. Pusi no saviem ieguldījumiem caur nodokļu atvieglojumiem viņš iegūst. Un es domāju, ka tas līdz ar to samazina to viņa uzņēmēja investīciju uz pusi. Liepāja vienmēr arī vēsturiski ir bijusi pilsēta, kurā ražo produkciju. Es domāju, ka osta mums ir tik liela, cik viņi ir, bet, protams, paralēli ir ļoti aktīvi jādomā arī par ražojošiem uzņēmumiem. Un es domāju, ka tas vienkārši atveseļot arī Liepājas pilsētu, saturētu iedzīvotājus arī mūsu pilsētā, jo šeit tas ir tāds pilsētas projekts, un es domāju, ka tas arī dos panākumus visai pilsētas dzīvei. Kopumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības no 1997. gada līdz 2011. gadam investējušas modernās tehnoloģijās un infrastruktūrā 126,75 miljonus latu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde investējusi un piesaistījusi arī ārējo finansējumu, kas ieguldīts attīstībā un infrastruktūrā 62,5 miljonu latu. Savukārt saņemtie nodokļu atvieglojumi no 1997. gada līdz 2011. gadam ir vien 9,24 miljoni latu. Ja mēs organizējam aptāju un liepājniekiem prasam, ko viņi visvairāk vēlētos, viņi vēlās kvalitatīvas un stabilas darba vietas. Un ja speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumos tādas ir vairāk kā 2000, tas nozīmē, ka pa šiem gadiem ir radīts vēl viens Liepājas metalurgs, kur ir 2300 darba vietas, bet jāsaprot, ka metalurgs 130 gadus jau šeit Liepājā funkcionē, un tas ir jau, teiksim, uz tādiem stabiliem pamatiem, un šobrīd mēs būvējam uz stabiliem pamatiem
ostu tādu, kas kalpo liepājniekiem šodien un kalpos rīt. Un vēl par ieguvumiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumi nodrošina ne tikai darba vietas liepājniekiem ar konkurētspējīgu atalgojumu, bet tik gadus nodokļos samaksā ievērojamas naudas summas, kas 2011. gadā vien bija 10 miljonu latu valsts un pašvaldības budžetā. Un vēl kāds aprēķins. Katra Liepājas ostā pārkrautā tonna dod pilsētai vismaz 1 latu, un tas nav maz. Vēl Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma darbības termiņa pagarināšana jāskata Saeimai.